Labdien, cienītie skatītāji, klausītāji! Šodien studijā mums ir cīņu biedrs Saeimā, sēžam blakus Valdis. Valdis mums ir pārstāvis no Latgales, dzimis, audzis Ludzā. Tālāk viss ir darba gaitas aizgājuši tik tālu, ka nonāca līdz Saeimai. Tad varbūt, labdien! Labdien, tautieši! Vēršos latgaliski, tāpat kā visi porēji, kas arī Latvijā narodoja latgaliski. Labdien visiem, kas klausās, kas skatās, kas dzird mūs. Turpmāk lietošu valsts valodu, bet kādā brīdī var arī latgaliski kaut ko pateikt. Droši, pilnīgi droši. Es nesaprotu tik daudz no latgaliešu valodas, bet centīšos saprast tevi, ja tu runās arī latgaliski. Bet ja mēs esam Latgalē pieķērušies, tad varbūt izstāsti, kā tu redzi, kāda šobrīd ir Latgales attīstība kopumā. Kopumā jāsaka, ka viss ir diezgan sarežģīti. Neiet viss tādā vienā tempā. Tā vienkāršiem vārdiem sakot, mēs katrs saprotam, mēs katrs identificējam, kādas ir problēmas Latgalē. Arī katrs individuāli, varbūt vairāk vai mazāk, arī kaut kādās grupās, gan deputātu grupās, gan NVO grupās, gan vietējo kopienu dažādās grupās, pašvaldības līmenī. Mēs skaidri identificējam tās problēmas, saprotam, kas ir jādara, kur jāveic kādas izmaiņas likumdošanā. Ne viss, kas ir galvās, ir tik vienkāršs un paveicams varbūt vienā dienā vai vienā mēnesī. Bet tajās lietās, kur lielākā daļa gan nozares, gan arī cilvēku saprot, ka jāveic izmaiņas likumdošanā, kas varbūt atbalstītu arī uzņēmēju darbību. Tas nozīmē īpaši mazos un vidējos uzņēmumus, kā arī sevišķi atbalstot, īpaši ieviešot nodokļu politika atbalsta. Ja? Tad mēs redzam, ka tos piedāvājumus, to diskusiju, kas nāk arī no mums Saeimas deputātiem, dažkārt tomēr piebremzēja Saeimā, jo vienkārši kā dzīvo demokrātiskā valstī, sabiedrībā, mums nepietiek vairākuma Saeimas deputāta balsu, lai būtu izstrādāti konkrēti mehānismi, piemēram, varētu pateikt kaut kādu ieviešot regionalitātes koeficientu uzņēmējdarbībā, arī citu atbalstu, piemēram, nodokļu atlaides vēl dažādas, jo būsim atklāti. Mēs nevaram salīdzināt, piemēram, Ludzas, Balvu un Krāslavas novadu uzņēmējus ar Pierīgas uzņēmējiem, ar Ventspils, Liepājas uzņēmējiem, kaut vai arī tādā loģistikas jomā, kad mēs saražojam graudus vai kaut ko no koku materiāliem, un ceļš, kaut vai viens ceļš uz loģistikas centriem, uz ostām, mums ir 2, 3, 5 dārgāks. Un ņemot vērā arī šos izaicinājumus enerģētikas jomā, arī šobrīd degvielas jomā, būtu tikai pareizi, ja mēs gribam pacelt to Latgali un attīstīt un tuvināt citiem reģioniem, tikai ieviešot attiecīgi kaut kādu šāda veida. Jā, tas, ko tu visu stāsti, varbūt pastāst, kā tev izskatās, kā darbojās Latgales speciāla ekonomiskā zona, vai tas ir kā palīgs, vai tas, ko tu minēji, ir vajadzīgs vēl kaut kas papildus. Tu minēji arī Pierīga un lielās pilsētas vai valsts pilsētas, ar ko atšķirās, bet tu jau pareizi saki, man jau var liekas tā, ka mēs tagad runājam par jauno plānošanas periodu, par Eiropas finansējumu, Eiropas nodokļu maksātāju finansējumu, vai nevajadzētu varbūt taisīt arī tā, ka jo tu tālāk no centriem, attīstot uzņēmēju darbību, tev arī ir lielāks atbalsts no struktūra fondiem, piemēram. Jo tu esi tuvāk centriem, kur tas, kā tu minēji, ceļš ir īsāks. Protams, daudzas lietas, ko tu vari varbūt arī sakārtot un salikt uz dzelzceļu, un tos iekšzemes pārvadājumus veikt nevis par ceļu, bet par dzelzceļu. Savulaik bija tāds projekts, kad Latgalē elektrifikāciju veikt, kas būtu šajos apstākļos, ka mēs tērējam savu elektrību, nevis kaut kādu fosīlo degvielu, kas būtu
bijis ļoti liels pluss un bonus arī Latgalei. Jo ne tikai dzelzceļš, protams, arī visa būvniecība un apkārt, kas viss notiekās, būtu, manuprāt, devis ļoti lielu plusu Latgalei. Jā, nu sākšu varbūt tā lēnām un aizejot, kā es to saprotu un redzu. Protams, varu pateikt par speciāli ekonomiskām zonām, tas dod savu pienesumu, viennozīmīgi, jā, varbūt tas mazāk skar mazos un vidējos uzņēmumus, bet vairāk lielos. Un arī kā tagad pats zini, ka šo mēnešu laikā, šī gada sākumā, mums aizgāja diskusija par Rezeknes speciālo ekonomisko zonu, jā, par darbības termiņu. Lauzām šķiepus, diskutējām, tomēr pieņemam, un tajā pašā laikā arī Latgales speciālā ekonomiskā zona, Liepājas, un mēs uzsākot ar Rezekni veicām grozījumus arī pārējā likumdošanas bāzē, kas skar speciālās ekonomiskās zonas. Un noteicām tas bija tieši tas par to termiņu pagarināšanu. Jā, termiņu pagarināšanu. Gadam. Jā, tas tomēr dot iespēju investoriem skaidri redzēt, ka ir darbība nav tā, ka beidzas to 15 gadu laikā, ka tomēr viņa kaut kāda ir vēl 34 gadi, piemēram. Jā. Protams, jo investītoju atmaksāšanās periodu var būt dažādi. Protams, un arī tas viss jāizvērtē. Bet, ja runājam tīri priekš Latgales, jā, tad, manuprāt, arī iedzīvotājiem vajadzētu tā skaidri dot tādu sapratni, bet tas ir mans tās redzējums, jo kā sadzirt mūsu austrumu pierobežu, jā, mēs esam Eiropas Savienībā. NATO ietvaros austrumu flanks sākas no Polijas. Tas ir viens jautājums. Eiropas Savienībā struktūru fondu piesaistē, piemēram, kaut kāda dažādu atbalstu programmu radīšanā, mēs esam jau tā kā Baltijas valstis. Ja? Un arī tagad, kas ir pēdējais pakts ar valstīm, kas robežojas ar agresoru valstīm, arī Latvija ir iezīmēta kopā ar Lietuvu, Igauniju un tā kā vienkopus. Ja? Un ir svarīgi, lai mūsu Eiroparlamenta deputāti, kas pārstāv Latviju, vienojas kopā, ko viņi arī dara ar mūsu Baltijas valstīm, un panāktu tādu regulējumu, es kompleksi runāju par visiem atbalsta mehānismiem, kurš dotu iespēju tieši varbūt šīm austrumu flanga valstīm, kas nav vienādā situācijā ar citām Eiropas Savienības valstīm, dotu iespēju arī nacionālā likumdošanā lemt par kaut kādiem izņēmumiem. Kā es to saprotu? Piemēram, struktūru fondu piesaistē 85% ir Eiropas finansējums, 15% līdzfinansējums Latgalēs pašvaldībām. Un Latgalē jau ir... Ne tikai pašvaldību uzņēmējiem. Uzņēmējiem arī, jā. Un Latgalē, piemēram, tieši pašvaldībām vakar bija diskusija arī Latgales kongresa dienā, ka jau ne katra pašvaldība spēj to līdzfinansēt. Tas nozīmē, ka dodot to naudu, pretī jau mēs viņu nevaram apgūt. Un arī sasniedzamie rādītāji, kas paredzēti, ja, viņi ir izpildāmi Pierīgai, ja, kur attīstīta uzņēmējdarbība, bet Latgalē viņi ir vai sarežģīti izpildāmi, vai praktiski nav izpildāmi. Un tur, piemēram, tas regulējums Eiropas Savienības varētu dot iespēju, ka šī bloka valstīm austrumpierobežas ir iespējas mainīt tos nosacījumus, jā, pamatoti, ja to pierāda, un tad valsts ar nacionālo likumdošanu, kas atļauta būtu no Eiropas, nosaka, ka attiecīgi, es minēšu kā piemēru, lai citas pašvaldības neapvainojas, piemēram, Balvi, Ludza un Krāslava, kas tieši robežojas, piemēram, ar Baltkrievu un Krieviju, ka viņiem tas līdzfinansējums varētu būt pat 0%. Jo, būsim atklāti, daudzdzīvokļu namu būvniecība, it sevišķi Latgalē, rit lēnām. Jā, tagad tur uzsākti daži projekti, un es zinu arī, ka Ludzas novas uzsāks daudzdzīvokļu mājas būvniecību, bet tas līdzfinansējums, ko jāiegulda pašvaldībām, kas realitātē pēc tam iznāks ārā, nav iespējams Latgalē. Es pat pateikšu, varbūt Daugavpilī, bet es arī apšaubu. Maksāt 5 eiro par kvadrātmetru, jā, cilvēkam. Mums ir jārada tāds mehānisms, ja mēs gribam, lai atgriežas Latgalē, cilvēki arī dzīvojums fonds ir ļoti svarīgs. Tad jārada tā, lai tas cilvēks varbūt maksātu 2 eiro tikai. Jā? Jā. Bet varbūt, teiksim, arī, tu jau minēji, Balvi, Ludza, Krāslava, citas pierobežas pašvaldības, varbūt, kad ir, savulaik tā bija valsts budžetā, bija pašvaldību investīciju programmas, kas faktiski bija granti, ko līdz ar to varētu arī līdzfinansēt un tādā veidā
tieši to austrumu pierobežu arī pacelt. Jo jādzīvo visiem ir kopējā Latvijā. Tā ir skaitā. Arī nekad negribu pateikt to, ka tieši Latgale ir daudz svarīgāka par citiem reģioniem. Es pilnīgi saprotu, ka arī pierobeža ar Igauniju un pierobeža ar Lietuvu nav tas labākais variants tīri ekonomiskā, bet ir jāsaprot arī tas, ka ja Latgalei no otras puses ir siena, mums nav uz kurieni braukt, iet un attīstīties, jo blakus ir agresora valsts, un līdz ar to tā situācija nav viennozīmīga. Un te mums ir jāspēj visiem Latvijas pilsoņiem, arī parlamentā deputātiem, ja mēs vēlamies tieši sniegt atbalstu austrumu pierobežai, tad attiecīgi varbūt tas ir terminēts uz 5, 10 gadiem, bet mēs dodam papildus iespējas, viņas varbūt mazliet lielākas, pieejamākas nekā citā Latvijas daļā, bet tomēr mēs dodam, jo ja mēs strīdēsimies un kildosimies, mēs vienalga nepanāksim neko. Bet kāda tev sajūta? Tu brauc, tev darbs Rīgā Saeimā, bet tāpat tu brīvdienas esi Latgalē. Kāda ir tā cilvēku sajūta? Tu vislabāk to visdrīzāk jūti, ņemot vērā visas žoga izbūves, drošību, kā tādu. Zinu, ka droni mums krita nesen, migrācija, nelegālā migrācija. Kā cilvēki jūtās? Tas ir tāds sarežģīts jautājums, bet, protams, ka cilvēki jūtas piederīgi šai zemē, piederīgi savai valstī, un uzskatu arī gatavi aizsargāt arī savu zemi no jebkura apdraudējuma. Protams, cilvēki daudz ir informācijas, kas varbūt nevienmēr ir objektīva, varbūt ir stereotipizēta, ir neziņā, jo patiesībā saka, cilvēks vēlas vienkārši, skaidri un patiesu informāciju, pat ja varbūt viņa arī nav tik patīkama ausī. Jo viņi tikpat labi skaidri un gaiši ir jāpasaka, ko mēs darām, kā mēs varam darīt saistībā ar tiem pašiem dronu. Jo cilvēka neziņa, nepietiekama informācija rada arī šaubas, baumas un dezinformāciju, kas nav labi. No mutes mutē cilvēkiem aiziet un tā tālāk. Tātad ir skaidri gaiši jāpasaka, ko mēs varam darīt, piemēram, vai cik mēs varam identificēt, ko mēs tālāk darām, ja mums tādi droni ir. Pagaidām tie ir daži gadījumi bijuši, bet neviens jau nezina, kā varbūt vairāk būt. Jā, bet man jau liekas arī ļoti svarīgi ir tā lieta, tā pati apziņošana, kas ir. Manuprāt, ir labāk, ka cilvēkam pasaka, ka uzmanieties ir kaut kas, un pēc tam visam ir atsaukums. Nevis tā kā tu saki, ka cilvēki daudz brīdi ir varbūt neziņā. Mana pārliecība ir viennozīmīga par to, ka ir jābrīdina obligāti, un kas ar šo šūnu pārraidi ir bijuši, pēc tam dažādies sociālos tīklos ir gājuši, kādam nepatika, ka viņu nebrīdināja, vai vēlu pabrīdināja. Tad kādam atkal nepatika, ka par skaļu ir tas brīdinājums. Ziniet, labāk cilvēks saņem šo informāciju, saņem iespējamos draudus, pēc tam saņem arī informāciju, ka draudi tiek novērsti vai vairāk nav, nekā cilvēkam nav nosūtīta informācija. Ja mēs runājam par to, ka kāds saņēma, kāds nesaņēma, absolūts jau nav neviens arī likums un cilvēks. Un ja ir tas 1%, kas nesaņem, par to tas ir jāidentificē, jāņem vērā un attiecīgām iestādēm jāstrādā, lai arī saņemtu visi cilvēki šūnu pārraidījumus par apdraudējumiem, un tas ir svarīgi ļoti. Mums diezgan skaļi visā Latvijā šobrīd arī attiecībā uz pasažieru pārvadājumiem bija pārvadātāji, gatavojās streikot, tika paziņots par lielu daudzumu maršrutu reisu samazināšanu. Kā tev izskatās tieši Latgales pusē ar visiem šiem pasažieru pārvadājumiem, zinot, ka tur ir lieli attālumi, cilvēku blīvums nav tāds, varbūt, kā tas ir piemēram Rīgā, kur tur laid vienu autobusu aiz otru? Jā. Protams, tas jautājums, ņemot vērā arī Latgales depopulāciju un cilvēku skaitu, tie ir ļoti lieli izaicinājumi. Bet saprotiet, kam domās sabiedriskais transports? Pats pēc būtības jau ir atbildes, nozīmē sabiedrībai, iedzīvotājiem. Un paši latgalieši, viņi jau piemērosies, arī tas cilvēks dzīvošana laukos piemērosies, bet ja viņš sapratīs, jo patiesībā visi saprot un izprot, ka cilvēku ir mazāk, bet tad, kad skaidri gaiši ir redzams, ka no visām sanāksmēm, diskusijām satiksmes ministrija klausās, bet nesadzird,
Es nezinu, viņi nesadzird ne tikai iedzīvotājus un pašvaldības, viņi arī nesadzird arī uzņēmējus. Labi, tagad jau kaut kā tas process sāka virzīties, bet cik tam vajadzēja laika, cik tam vajadzēja nervu. Un arī tās lietas, kad nosaka, tur slēgsim tādu reisu, slēgsim tādu daļu, tur tiks uz vilcienu. Bet tad arī jāpaskatās, nesaukšana teritoriju neko, bet, piemēram, ir tas autobus, kurš braucot no punkta A līdz B 30 km apstājās 8 reizes, bet vilciens apstājās 1 reizi. Un iedomājieties, ja cilvēks 8-9 vakarā izkāps, ne jau visi tur jauni cilvēki dzīvo, un viņam būs jāiet nevis tur puskilometrs līdz mājām, 3 vai 4 kilometri. Manuprāt, tas arī nav normāli. Līdz ar to pieņemot kaut kādus lēmumus, ir jāskatās ne tikai ekonomiskā aspektā, bet arī jāņem vērā, un pat ļoti jāņem vērā, ka pretī ir cilvēks, pretī ir sabiedrība. Tas ir sociāli ekonomiskais izvērtējums katram jautājumam. Es jau skatos, te arī Latgalē ir vēsturiski arī ģimenes ar vairāk bērniem un tādas, kad šobrīd arī satiksmes ministrijā mēs varam 30 miljonus aizdot Air Baltikam, nezinot, vai viņi tiks atdoti, bet tajā pašā laikā goda ģimenes kartē mums pietrūkst tās 90 000, tā lai mēs šīm ģimenēm līdz 18 gadiem un bērniem līdz 24 gadiem, ja mācās nodrošināt to, kad tiek šīs ģimenes karte kā atbalsts arī tais pašos pārvadājumos. Ir kā sīkums, bet cilvēkiem tas, protams, ir apgrūtinājums. Ziniet, ka šis jautājums arī bija diskusijā, protams, par daudziem diskusijām. Un es atbraucu uz Latgali un tur satikos, bija arī tirgus diena. Man pienāca cilvēks un saka, a jūs Saeimā ar kuru vītu domājat? Jūs uzprasa, ar galvu domājat? Es saku, kādas problēmas? Es saku, jūs no visām pusēm runājat par demogrāfijas problēmām, par to, ka tiešām tā ir problēma, tā ir statistiska problēma. Mēs redzam, cik pēc 100 gadiem būs Latvijas iedzīvotāju. Un saka, un jūs 90 000 nevarat atrast. Saka. Tas vienkārši viņi to vispār nesaprot. Galīgi tas. Man pat par šo negribas diskutēt tādā ziņā, ka viennozīmīgi ir jārada iespējas saņemt, un ja mēs rūpējamies par daudzbērnu ģimenēm, par goda ģimenēm, ir jādod viss nepieciešamais atbalsts, jo no katra tāda maza darbiņa mēs vienā dienā nepaveiksim visu, un demogrāfiju mēs atpakaļ nepacelsim plus līmenī, bet pakāpeniski ejot soli pa solim un dodot tieši to, ko cilvēki grib un vēlas, tas ir jādara. Es runāju esot šo svētdienu Preļos tirgu un diskutējam par cilvēkiem. Viņi arī saka, man ir 3 bērni, es domāju par 4. Es kaut ko gribu arī no valsts. Cilvēks ņemas citas, viņam ir mazs uzņēmums. Viņš saka, ļaujiet man strādāt, netrauciet man. Bet ja cilvēki ar mazi un vidēji uzņēmēji vēlas to vienkāršotu nodokļu politiku, mums ir jāspēj Saeimā vienoties, jārod tas mehanisms, lai cilvēks redzētu, paldies, ir izdarīts, es jūtos labāk, es varu strādāt, jo vairāk cilvēks saražos, jo vairāk viņš pārdos un pārdos tieši vietējo produkciju, jo arī vairāk tiks budžetā. Es neesmu ekonomists, bet ja apkārt no 10 cilvēkiem 8 par to runā un saka, ka tas ir pareizi, tad es apšaubu tos 2 profesionāļus, kuri saka, ka tā nav. Man jau liekas, arī tas svarīgi, ka tu dod tam cilvēkam iespēju, nevis viņš mēģina kā apiet kaut ko vai darīt, nedod Dievs nelikumīgi, būt tai pašā ēnu ekonomikas pusē. Nevis tu iedot iespēju cilvēkam atvieglot to viņa uzņēmēju darbību. Tie cilvēki viņi būs godīgā ekonomikā, viņi nebūs nekādā pelēkajā vai tur, melnajā zonā, bet viņi būs. Bet šeit mums ir, to jau arī pats zini, Finanšu ministrijai mums ir Excel tabulas, kur viņi redz to pavisam savādāk. Un tas te jau arī atkal mēs atgriežamies pie tās pašas sociāla-ekonomiskās analīzes, nodokļu efektivitātes, tā, lai tas būtu un nestu sabiedrībā kopumā un mums valstī atpakaļ. Jā, diemžēl tie Excel tabulas mums ir bieži pretī uzliktas un kas it kā pamatotas ar statistiskiem datiem, bet nevienmēr varbūt viņas jāpaskatās varbūt 3-4 soļus uz priekšu, un jāsaprot, ko mēs gribam nākotnē. Mēs gribam, lai mums būtu sabiedrība, lai mums būtu Latvijas iedzīvotājs šeit, Latvijas pilsonis, tad ir jārada tie mehānismi, lai cilvēki justos droši,
brīvi un kā saka, patriotiski dzīvot savā zemē, viņi arī radīs vairāk. Protams. Jā, tā kā es zinu, ka tu strādā Saeimā Tautsaimniecības komisijā, kur jums ir visi šie likuma projekti attiecībā uz to, kas ir tautsaimniecība. Tad viens tāds jautājums, kur arī briesmīgas diskusijas šobrīd ir par to, kas un kādā veidā izmaiņas varētu būt meža likumā. Varbūt tu pasaki to diskusiju, kur šobrīd mēs esam ieķērušies, aizķērušies un netiekam uz priekšu. Jā, tas jautājums nav vienkāršs. Pamatā jāliek diskusijā ir vislielākās domstarpības starp tautsaimniecību un vidi. Ja, vidi, bioloģisko daudzveidību, par saglabāšanu. Šeit nevar pateikt, ka vienai pusē ir patiesa taisnība un otrai pusē ir patiesa taisnība. Ja. Protams, taisnība kaut kur pa vidu, kā parasti. Taisnība kaut kur pa vidu, ja, jo arī daudz informācijas, kas jārunā varbūt tiešāk, jāpamato, skaidrāk jāpasaka, lai ir zināms, jo, paņemsim jebkuru cilvēku, sakām, vai pie mums daudz izgriezt mežus vai ne? Jā, daudz mežus izgriež, jā, viss. Tagad virzīja meža likuma grozījumus, kur paredzēja samazināt koksnei ciršanas vecuma gadus, jā, un noņemt to bonitāti, noņemt bonitāti, kas attiecīgi no kvalitātes meža jāņem. Uzreiz bija pretestība. Pretestība bija tāda, ka tūlīt izcirtīs mežus, būs tukši meži, un tā mums nav. Mēs esam, manuprāt, 5. bagātākā ar mežiem valsts Eiropā. Mums ir piemēri, kurus mēs ņemam bieži no Skandināvijas valstīm. Jā. Tur ir dota daudz lielākā brīvība meža īpašniekiem, jā, runājot par cilvēkiem. Ja mēs runājam par valsti, Latvijas valsts mežiem, bet tad jau to daudzumu, ko jācert, nosaka valsts. Nav tas tā, ka vienkārši tagad cik gribam, cik certam. Ja? Šajā gadījumā ir arī skaidri jāsaka, ka šim jautājumam jāpieiet tā strukturēti, atbildīgi, ka valsts strateģiski neplāno. Es esmu ļoti panelizējis, es esmu parunājis ar dažādām pusēm, gan dabas cienītāju, mīlētāju aizstāvu pusi, gan arī ar mežsaimniekiem, ar Latvijas valsts meža darbiniekiem, ar profesionāļiem, tā teikšu, jā, no savām pusēm. Un skaidrs, ka mēs visi vēlamies, lai koksne būtu veselīgāka, lai viņai būtu augstāka pievienotā vērtība, un ir virkne tādu ierobežojumu mums, kas ir aizgājuši vēl no vecās Padomju Savienības. Jādod tas elastīgums. Jā, varbūt es vairāk esmu piekritējis pārējas pakāpeniska principuma, ja? Lai nebūtu tā, ka tagad visi pateiks, visi tagad mēs 20 gadi noņemam nost, un tagad tik visi zāģis. Bliežam uz priekšu, ja? Un tas runā vairāk attiecas par privātiem. Ok, mēs varam diskutēt arī par pakāpenisku, es uzskatu, ka vajag diskutēt, ka varbūt mēs varam to sadalīt katru gadu pa 5 gadi nost, varbūt var katru gadu pa 10, bet tai jābūt diskusija. Diskusija starp politikiem, diskusija starp profesionāļiem, diskusija arī starp iestādēm, kas rūpējas par dabu un par dabas daudzveidību bioloģisko, jo nevar tikai visu nolikt tautsaimniecības interesēs, bet arī pareizi sakārtojot un neskrienot pa priekšu un neizdarot bojājumus varbūt mežiem kopsumā, ja, kas ir sabiedrībai svarīgi un sabiedrībai par labu tie meži, mēs arī tad panākam to regulējumu, jo mēs jau arī gribam, lai mums vairāk būtu nodokļu naudas, lai valsts arī attīstītos, darba vietas būtu, tad panākam to saprātīgu regulējumu, sabalansētu risinājumu starp tautsaimniecību un dabas daudzveidību. Jā, protams, dabas daudzveidība tas ir, kas ir svarīgi, un tur es domāju, nevienam nav šaubas, ka mēs to gribam saglabāt savām nākamajām paudzēm. Bet, ja mēs skatāmies uz tiem pašiem ciršanas vecumiem, es esmu runājis ar privātu mežu īpašniekiem, ka tā domāšana viņiem ir apmēram tā kā kviešus mēs sasējam un rudenī mēs vācam nost, tad, kad viņi ir gatavi. Līdz ar to viņi arī runājot, viņi saka, ja es tagad cērtu to mežu, es viņu sastādu atpakaļ savām nākamajām paudzēm. Bet lai neiznāk tā, ka tā viena paudze izkrīt, vienkārši izkrīt. Un tas ir tas, ko arī meža īpašnieki, es ticu, ka viņi ir pietiekoši saprātīgi un nebūs tā, ka tagad
bez kādām stratēģijām, kā mēs tikai zāģēsim mežu ārā. Protams, tam visam ir jābūt sabalansētam, lai mēs gan sastādītu atpakaļ nākušajām paudzēm šī dažādība un viss, kas, teiksim, ar normālu saimniekošanu arī nozīmē. Protams, te nav runa varbūt par to, ka tagad bliezīsim un cirtīsim. Te tiešām cilvēks, kam pieder arī mežs, es uzskatu 90% vismaz rūpēsies arī par saviem pēcnācējiem, par tālāku attīstību. Vairāk ir runa par to, ka mums ir dažādas sugas, kuras, piemēram, jauns vēl esot, piemēram, apse, melnauksnis, ja es pareizi tagad atceros, kamēr viņš ir jauns, viņu ēd dzīvnieki, un tad jau viņam veidojas dažādi vēl tur, piemēram, kukaiņi iekšā, ja? Un tad, kad eglē mums 6 zobu un priedēm laikam 8 zobu. Un tad jau, kad tajā momentā, kad būtu tas laiks viņu cirst, ja, to koku novākt, to nedrīkst darīt, tāpēc, ka mums tie standarti vecumā ir lieli, bet jau vēl pēc 5 gadiem viņš jau ir sajies, viņš jau der tikai malkai, ja. Nu, un tad mēs arī runājam par tām visam arī priedēm. Mēs jau arī tajos grozījumos, kas tika piedāvāti, jau neiet runa par ozoliem, ja, lapeglēm. Tur tiešām ir lietas, kas skar piemēram egles, priedes, bērzus vairāk. Ja? Te ir jābūt tiešām jāpieiet varbūt tam pakāpeniskumam, un valstī tad ir skaidri gaiši jāpasaka, ka viņa nepalielinās arī varbūt to ciršanu, vai cik mēs varam palielināt, tad ir jāsaprot, lai nebūtu tā, ka cilvēks baidīsies. Un tas pakāpeniska princips arī novērsīs kaitējumu dabai, un arī to, ka cilvēkiem šaubas, ka tagad visu sāks to vairāk izcirst. Bet vairāk ir mežu atjaunošana apkopē, jo ir tādas lietas, es runāju ar meža īpašnieku, viņš saka, nu, man tur tā kā es redzu, ka jau vajadzētu cirst, tur traucē, man vēl 10 vai 15 gadi jāgaida. Nu, tas nebūtu pareizi. Man liekas, ka to prātīgākais ir, ka tā ir normāla saimniekošana, normāli, ka tu atstādi arī šo mežu atpakaļ, kop viņu, lai tām nākošajām paudzēm arī mums būtu. Bet tā kā es tev gribu pajautāt, ko tu novēlētu cilvēkiem? Mums tuvojās valsts svētki, 4. maijs. Tu varbūt atceries arī to neatkarības atjaunošanas laiku. Kā tu redzi varbūt to, un ko tu varbūt gribi novēlēt sabiedrībai, cilvēkiem uz nākotni? Jā, tas neatkarības laiks, kas bija atmodas laikā. Es tieši biju tajā vecumā, kad jaunieši, kas vecāki par pāris gadiem, jau devās uz barikādēm. Un es biju tajā vecumā, kad tā kā gandrīz vai varēja, bet vēl neļāva, jo tomēr jums ir tie vēl tur 15, 16 gadi, jā. Un vairāk vēro to pa televizoru, bet arī runājot ikdienā ar jauniešiem, ar skolotājiem, toreiz vēl arī studējot. Cilvēkiem vispār bija tikai ideja un mērķis. Viņi pat nezināja, uz kurien iet, jo Latvijas neatkarības pirmsākumus tie jau bija tie laiki, kur bija pagājuši 70 gadi, jā, un tur jau maz bija, kas bija dzīvs, un ja dzīvs bija, tad nav tik daudz to cilvēku, bet cilvēki gāja kopā, nešķirojot ne valodu, kādā viņš runā. Viņš Latvijā ir dzimis, audzis, pat arī, ja dzīvo šeit Latvijā, gāja ar noteiktu vienu mērķi, neatkarīga valsts uz priekšu. Kur mēs esam tagad nonākuši? Mēs esam nonākuši pie tā, ka mēs aprejam viens otru. Bet tā ir, būsim atklāti. Labāk visi dzīvot kopā priekš savas valsts. Mums uzliek kaut kādu ziņu, postu, aiziet, un pat ja to politikas vienmēr ir tas un valsts amatpersona, kuram paaugstināt sabiedrības uzmanība. Ok, bet tad arī norādām uz viņa nekompetenci, neprofesionālismu, bet mums jau aiziet viss tik tālu, ka mēs jau saliekam iekšā tādu naidu, tā mēs cilvēku apliekam, kā sievieti, kā daudzbērnu māti, kā vīrieti pēc auguma, pēc izskata. Tāpēc es tikai vēlētos novēlēt, ka esam cilvēki visi Latvijai draudzīgi, palīdzam viens otram, strādājam kopā. Tikai kopā mēs panāksim, ka mūsu valsts atsatīsies. Mazāk šaubu, mazāk kildu, vairāk runājam, domājam, diskutējam un uzklausām un saklausām viens otru. Paldies tev, Valdi. Paldies tev arī.